Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kura tiek audzēti ģenētiski modificēti augi, un šie augi tiek audzēti zinātniskiem pētījumiem. Kas tie ir par augiem? Kaut kas ēdams? Nē, šeit mēs audzējam tālu sīkplikstiņu. Tas ir radinieks parastajam plikstiņam, ko var jebkurā pļavā sastapt Latvijā, bet šim augam nav praktiskas nozīmes. Viņš ir būtībā tikai kā zinātnisks modeļa organisms. Viņu ir ļoti ērti pētīt, ir ērti audzēt, viņam ir zemes izmaksas audzēšanai, tāpēc mēs viņu izmantojam savos pētījumos. Bet kāpēc jūs viņu turat tādā slēgtā skapī? Viņš jau tā vienkārši augot, neko ļaunu apkārtējai videi nevar nodarīt, vai ne? Tieši šie konkrētie organismi patiešām neko ļaunu nevar nodarīt, jo viņi atbilst pirmajai drošības tātad klasei. Būtībā pat, ja šīs transgenās sēklas izkļūtu savvaļā, viņas nav dzīvotspējīgas. Bet saskaņā ar likumdošanu tomēr labā laboratorijas praksa ir tāda, ka ir labāk norobežot transgenos augus, pat ja nav nekāda drauda videi vai cilvēku veselībai. Tad ko jums kā zinātniekiem šie augi tagad dod? Šī ir, teiksim, mūsdienīga metodika, izmantot transgenās līnijas un izmantot transformācijas iespējas. Tas ir viens no mūsdienīgas zinātnes līdzekļiem, kā izpētīt kaut ko. Ja mēs šādas metodas neizmantojam, mēs atpaliekam no vispārējām, teiksim, jaunākajām pieejām zinātnē šobrīd. Bet jūs kā jauns zinātnieks, teiksim, saskaraties ar to, ka uz ielas pret GMO attiecas kaut kā savādāk. Kā jūs ar to tiekat galā ikdienā? Jūs drīzāk esat minoritāti, ja paskatās Latvijā. Jā, es parasti cenšos izskaidrot, ka ir divas dažādas, teiksim, nozars. Tātad ir zinātniskie pētījumi, kur tiek izmantoti viena tipa augi, un, teiksim, ir kaut kādi jau praktiski pielietojami augi. Un tad otra lieta, ko es parasti cenšos izskaidrot, ka GMO ir ne tikai iespēja ražot pārtiku, kas, piemēram, ir augus, kas izturīgi pret herbicīdiem un tā tālāk, bet tās ir daudzas un dažādas pielietojuma iespējas. Ja, piemēram, varētu veidot augus, kas ražo vakcīnas, ja, un, teiksim, jūs varētu imunizēties apēdot augu, jums nevajadzētu saņemt šprici, ja, un tādas dažādas lietas, tā kā to nevajag visu bāzt vienā maisā, ir daudz un dažādi pielietojumi, un arī tās metodas, kā to iegūst, ir daudz un dažādas. Atvainojos, es izslēgšu, jo mums ir temperatūras režīms noteikti tiek saglabāts augiem. Skaidrs, ka cilvēks baidās no nezināmā. Nezināmais ir patiesībā izglītības sistēmas failers. Tas ir tiešām paudžu jautājums šobrīd, jo patās nesen sanācis piedalīties zinātnieku naktī, arī rādot cilvēkiem par GMO tehnoloģijām un kā iegūt transgenos augus, un tur bija ļoti daudz bērnu. Un bērni ir ļoti plaši lielām acīm nāca un priecīgi skatījās, kā šīs metodas mēs izmantojam, un arī uzdeva jautājumus. Un tas, kādus jautājumus viņi uzdeva un kā viņi paši par to interesējās, liecina, ka skolās par to māca, un viņa zināšanas ir ļoti labas. Cita lieta ir, protams, par vecākās paaudzes cilvēkiem, kam šāda iespēja nebija, kad viņi mācījās skolā kaut ko tādu uzzināt, jo tas ir būtībā pēdējo 10 gažu jautājums.